Labdien, dārgie sekotāji! Nu jau jūs man esat veseli 22. Paldies jums par atsaucību. Tieši tāpēc esam šoreiz atbraukuši 3. ekspedīcijā, lai jums parādītu Molotovu līnijas bunkurus netālu no Rubuļaļu ciema Lietuvā. Nu re, esam pie pirmā puskapuniera. Lauku saimnieks, kuru satikām pirmīt, jau mūs brīdināja, ka bunkurs ir aplūdis un ka diez vai iekšā mums gribēsies iet. Paskatīsimies. Tā ir. Tā arī ir. Ūdens diezgan dziļš. Šodien brienam jāpār nav līdzi, tā kā iztiksim ar to, ka safilmēsim bunkuru no ārpuses. Pirmo bunkuru paskatījām, iesim uz nākamo. Cerams, ka neviens mums tā kā prom no lauka neaizdzīs. Ar saimnieku it kā ir sarunāts, bet nevar jau zināt par kaimiņiem kā parasti. Otrs bunkurs esot saglabājies tikpat labi. Saimnieks teica, ka nebūšot tā kā aplūdis, tā kā droši varēsim apskatīties un tikt iekšā. Nu, redzēsim. Esam atnākuši pie otru bunkuru, ko šodien plānojām paskatīties. Bunkurs atrodas grāvas malā. Tātad no bunkura gan pārskatāms lauks. Līdz ar to bunkurs varētu būt arī neaplūdis. Mēs varētu tikt iekšā paskatīties. Vienīgi jātiek cauri brikšņiem. Redzam šaujamlūkas. Ieejai būs jābūt kaut kur šeit. Un arī ieejai. Un iekļūšana gan būs diezgan traka. Bet nu neviens jau neteica, ka būs vieglāk. Jā, tur ir arī ieejai. Nu, mēģināsim tikt iekšā. Māla ir slidīga, nožauties ir viss iespēja. Jā, esam lejā. Šaujamlūka mazkalibra ložmetējam ieejas aizsardzībai un arī ieeja. Un vēl viena šaujamlūka ieejas aizsardzībai. Tā, dodamies iekšā. Atradums. Tas gan nebūs saistīts ar bunkuru. Tā tad vieta hermetiskajām durvīm.
Durvis smaga masīva metāla. Ar gumiju gadījumā sākas gāzu uzbrukums. Lai nelaist iekšā toksiskās gāzes. Šaujam lūk ieejas aizsardzībai. Standarta plānojums. Un aizmūrēt šaujumu lūku. Redzam celtniecībā izmantoto sietu. Nākamajā telpā akas. Un vēl viena daļēji aizmūrēt. Jau vēlākajos gados aizmūrēt šaujamlūku. Izmantot laukakmeņu. Un vēl viena lūka. Un sānos, protams, ieejas aizsardzībai šaujamlūku mazkalibra lielgabalam. Mēģināsim atrast šaujamlūkas Maksimu ložmetējiem. Šīs divas šādas neizskatā. Vai arī tāpēc, ka ir izplāsts. Vai arī tāpēc, ka jā. No ārpuses bunkurs izskatījās lielāks. Un nevar šobrīd saprast plānojumu. Tāds neliels bunkuriņš. Iekšā ir dzīvnieku kauli. Ļoti savdabīgi. Tad te kāds nāk kaut ko apēst. Paskatīsimies, kas tā mums te ir vakariņās. Vakariņās mums ir bijis kāds dzīvnieciņš. Man būs jāapbiedina kolēģi, kur prasīja, lai nākamajā sērijā mēs ieliekam, ko mēs atrodam kādu līķi, bet kauli jau varbūt kā arī derēs. Diezgan baisi. Esam laukā, kamēr par šiem kauliem neesam kļuvuši mēs. Celtniecības sagatavs. Koks saglabājies labi par šiem 90 gadiem. Labi, dodamies ārā. Veiksmīgi tiku laukā. Bunkurs interesants ar to, ka abas šaujamlūkas, kas paredzēts visticamāk Maksimu ložmetējiem, Ustanovka MPS3, ir vai nu izplāsts ārā pēckara gados, vai arī nemaz nav uzstādīts. Jo, kā jau iepriekšējā sērijā stāstīja, būvēja steigā
nezināja, kuram pirmais klups virsū. Un tad daži bunkuri palika nepabeigti, palika iesākts būvbedrs, palika līdz galam neaprīkoti šie te bunkuri. Bet mēģināsim atrast arī trešo, kas paredzēts šodien apskatīt. Atrodas Minijas upes krastā. Pagājušreiz braucām, gandrīz turpat arī palikām uz ilgāku laiku. Ceļš bija ļoti labs pēdiņās, tādēļ šoreiz mēģināsim no otras puses un ar kājām. Meklējam trešo bunkuru, pagaidām nevaram ieraudzīt, vajadzētu būt vai nu Kraujas malā, vai Minijas upes malā. Redz, ko tepat jau arī ir. Labi, paslēpies. Bunkuru esam atraduši. Bunkurs uzbūvēts Minijas upes Senlējas malā. Mazliet ierakts. No augšas izskatās mazliet savādākas formas nekā pārējie. Iesim iekšā, paskatīsimies. Redzam 3 šaujamlūkas. Maksim lielgabaliem. Bijušas daļēji aizbūvētas un redzam tikai lūkas pašas iekārtas NPS 3, kas bija kalpoja kā vairogs Maksim lielgabalam, nav saglabājušās vai arī nemaz nav bijušas. Mēģināsim atrast ieeju. Būs interesanti. Ieeja ir. Ieeja ir. Dodamies iekšā. Šaujamlūka. Konfigurācija tāda pat, kā mēs jau skatījāmies iepriekš. Interesanti, šeit arī būs kauli. Vai ne? Mazliet smaržot pēc objekta. Tātad vismaz tīzeļa elektroģenerators varbūt savā laikā ir bijis apakšstāvā. Tātad esam pie šaujamlūkas. Šī ir savādāka. Savādāk nekā iepriekšējā bunkurā. Vēl vienas durvis. Šeit nebūtu jābūt vēl vienām. Šeit nebūtu jābūt vēl vienām durvīm. Mājās būs jāpapēta, kas tad šeit īsti ir bijis bruņojumā. Un iespējams, ka šeit arī atradies ir dīzeļa elektroģenerators. Šis stāvs arī apūda, neskatoties uz to, ka atrodas Kraujas augšā. Redzam arī vēl kaut kādas iespējams metāla konstrukcijas. Dēļus un zarus, labi. Dēļi un zari jau. Tie paši zinām, kā noteikti nonākuši. Tik gari zābaki mums šodien nav līdzi, kad nevarēsim iekāpt, paskatīties.
Tātad, kamēr mēs te staigājam, kamēr es te filmēju un gudri runāju, kolēģi noskaidroja, ka šī te pozīcija ir bijusi aprīkota ar vienu 45 mm lielgabalu. Man izskatās, ka tā varētu būt šī vieta. Un divām NPS 3 iekārtām ar Maxim 7,62 mm lielgabaliem. Katram šim te Maxim lielgabalam ticis pievadīts ir ūdens pievads, lai varētu dzēsēt stobru, jo šaušana, ja nemaldos, man bail, ka es nesamelojos, pēc tam varēsiet pārbaudīt, bet 500 šāvienu minūtē, līdz ar to stobrs uzkarst, un tam nepieciešama ūdens dzese. Redz, kur arī jaunā paudze mums jau laukā gaida. Nemaz nenojaušu, ka mēs viņu filmējam. No trešā bunkura esam veiksmīgi tikuši laukā, ko var atzīmēt, tad šis bija interesants ar to, ka te jau lielāka kalibra šaujamais, 45 mm lielgabals, divas NPS iekārtas Maxim ložmetējiem, ložmetējs ieejas aizsardzībai un skaista vieta, teikšu godīgi. Labi, tiekamies nākamreiz. Vai aizmirsu spied laiku un share, un spiediet visu, ko tur var nospiest. Čau, līdz nākamajai reizei.